Dievs kungs, tu atriebējis Dievs, tu atriebējis parādies. Celies tu pasaules tiesnesi, atmaksā lepniem viņu darbus. Cik ilgi kungs bezdievi, cik ilgi bezdievi priecāsies, cik ilgi viņi runās pārgalvīgi lielīdamies, cik ilgi visi ļaundari daudzinās sevi. Tas kungs neatstum savu tautu un neatstās savu mantojumu, bet tas kungs man ir kļuvis par stipru pili un mans Dievs par klinti, kur paglābties. Viņi samina kungs tavu tautu un apspiež tavu mantojumu. Viņi nokauj atraitnes un svešiniekus. Viņi nogalina bārus un saka, tas kungs to neredz, un Jēkaba Dievs to nemana. Tas kungs neatstum savu tautu un neatstās savu mantojumu, bet tas kungs man ir kļuvis par stipru pili un mans Dievs par klinti, kur paglābties. Lieciet to vērā, jūs bezprātīgie tautā un jūs nealgas, kad beidzot jūs paliksit gudri. Kas aus ir dēstījis, vai tas nedzird, kas acs ir veidojis, vai tas neredz, kas tautas audzina un pamāca, vai tas lai nesoda viņš, kas cilvēkiem māca atziņu. Tas kungs zina cilvēku domas, ka tās ir tikai dvēsmā. Tas kungs neatstum savu tautu un neatstās savu mantojumu, bet tas kungs man ir kļuvis par stipru pili un mans Dievs par klinti, kur paglābties. Svētīgs tas cilvēks, ko tu kungs audzini un ar savu bauslību pamāci, lai viņš paciešas ļaunajās dienās, kamēr bezdievim bedri izraks, jo tas kungs neatstum savu tautu un neatstās savu mantojumu, un pie taisnības atgriezīsies viņa ties, un viņam sekos visi sirdī skaidrie. Tas kungs neatstum savu tautu un neatstās savu mantojumu, bet tas kungs man ir kļuvis par stipru pili un mans Dievs par klinti, kur paglābties. Kas mani aizstāv pret netaisniem, kas stāv man klāt pret ļaundariem. Ja tas kungs nebūtu mans palīgs, tad jau sen mana dvēsele dusētu klusēšanas zemē katreiz. Kad es domāju, mana kājas slīdēs, tad tava žēlastība, ak kungs, mani saturēja. Kad man ir daudz sirdēstu, tad tavs mierinājums arvien iepriecina manu dvēseli. Tas kungs neatstum savu tautu un neatstās savu mantojumu, bet tas kungs man ir kļuvis par stipru pili un mans Dievs par klinti, kur paglābties. Lai tev par sabiedroto būtu kļuvis ar nelaimi apvests netaisna tiesneša krēsls, kas pazudina cilvēku, sagrozīdams likumu, un tā taisnības vietā radīdams netaisnību. Viņi vēršas visi kopā pret taisnā dzīvību un notiesā uz nāvi nenoziedzīgas asinīs. Bet tas kungs man ir kļuvis par stipru pili un mans Dievs par klinti, kur paglābties. Viņš liks krist viņu bezdievībai atpakaļ uz viņiem pašiem. Tiešām tas kungs, mūsu Dievs, viņus izdaldē. Tas kungs neatstum savu tautu un neatstās savu mantojumu, bet tas kungs man ir kļuvis par stipru pili un mans Dievs par klinti, kur paglābties.